piedāvāts homoseksuālisms kā normāls seksualitātes aspekts un kā līdzvērtīgs ģimenes modelis. Tādēļ fonda pārstāvji uzrakstījuši vēstuli, kur parakstījusi Kristīgo konfesiju augstākā vadība. To iesniedz Izglītības un zinātnes ministram Rolandam Brokam, kā arī premjeram Valdim Dombrovskim. Tajā citstarpā atrodam atsauci uz Sociālo pētījumu biroja SKDS veiktu aptauju, ka vairāk nekā 70% Latvijas sabiedrības neatbalsta homoseksuālismu, priekšroku dodot tradicionālajiem ģimenes modelim. Premjeras izskatīja šo vēstuli, un tad mēs jūs informēsim par vēstules virzību. Paldies! Paldies! Mēs uzskatām, ka šī grāmata ir pilnībā jāizņem no apgrozības un jāatcer šī Izglītības ministrijas atļauja. Un pilnībā jāpārskata vispār, cik mēs arī pētījām šīs grāmatas, šo grāmatu saturs ir jāpārskata un jāpiedāvā bērniem morāli saturīga un pilnvērtīga informācija par šīm tēmām. Ministrs ir pretējās domās. Visas mācību grāmatas, kuras apstiprina Izglītības un zinātnes, faktiski ne pati ministrija, bet Valsts izglītības satura centrs pārbauda attiecīgās nozares speciālisti, un ja tāds teikums tajā mācību grāmatā ir ierakstīts, tad tas ir saskaņots ar speciālistiem. Sabiedrības viedoklis gan nav viennozīmīgs. Viena homoseksualitāte uzskata par slimību, citi nē. Slimība ir tas, ko cilvēks noķer ar kādu vīrusu vai baktērijas vai tam līdzīgu palīdzību. Man liekas, ka šajā gadījumā, līdzīgi kā ar citiem tīri psiholoģiskiem traucējumiem, tas ir kaut kā citādāk veidojies cilvēkiem. Man tā grūti uzreiz teikt, es nevarēšu tā jums noformulēt, bet es neuzskatīju slimību. Es domāju, ka tā ir pirmām kārtām arī izvērtība, ārstēties. Kā ārstēties? Nezinu. Vai homoseksuālisms ir slimība? Es domāju, ka jā. Ir. Kā to var ārstēt? Nekād. Tas ir. Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu apvienības līderi uzskata, ka par slimību drīzāk varētu uzskatīt homofobiju. Viņi kristiešu rīcību neizprot. Man izklausās, ka tā ir no Amerikas atvesta ideja un organizācija, kas diezgan ekstrēmā veidā iestājās pret lietām, kuras jau patiesībā ir sen zināmas un pieņemtas. Tas, ka homoseksualitāte nav slimība, ir zināms jau no 78. gada, kad to izņēma no saviem sarakstiem Pasaules veselības organizācija. Freimani pārliecināta, ka nozares ministrija strīdīgo mācību grāmatu no apgrozības neizņems. Tikmēr fonda Moral Revolution pārstāvi apņēmušies panākt savu. Turklāt mēnešu laikā atbildīgajām amatpersonām būs jāsniedz savus lēmumus. Linda Bagona, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Tur, kur būtu virsmu.